Ko darīt, lai apturētu trešo valstu migrantu nelegālu ieceļošanu Latvijā? Kas tas tāds? Nebinārais dzimums. Latvijas satversmē tāda nav. Bet kas notiek realitātē? Finanšu sektora kapitālais remonts. Kas Latvijai no tā? Vairāk ieguvumu vai zaudējumu? Šajā nedēļā Saeima nobalsoja par parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kuras nosaukums ir garš un komplicēts, bet pamatbūtība, kas jādara šai komisijai, ir jānoskaidro problēmas un jāpiedāvā risinājumi, kā apturēt nelegālo imigrāciju no trešo valstu pilsoņiem vai valsts piederīgajiem tieši šeit Latvijā. Fakti liecina par to, ka no 2015. gada ar termiņu uzturēšanās atļaujām un citām uzturēšanās atļaujām šeit uzturas 105,000 un vairāk cilvēku no trešajām valstīm, bet vēl jau ir arī tādi, kas uzturēšanās atļaujas iegūši citās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to šis jautājums kļūst aizvien karstāks un, ko tur piebilst, ir acīm redzami, atbrauciet uz Rīgas centru un pavērojiet, kādi cilvēki pamatā strādā Bolt kurjeru darbā. Tā kā ļoti daudzus šis jautājums uztrauc, un līdz ar to komisija sāk savu darbu. Latvija pirmajā vietā atbalstīja, protams, šo te iniciatīvu un deleģēs komisijā strādāt Edmundu Zivtiņu. Ņemot vērā faktus, kas liecina, ka daudzās Latvijas izglītības iestādēs no pedagogu puses tiek pieļauta informācija, kas sasniedz skolēnus tieši par sociālo dzimumu vai nebināro dzimumu. Pavisam nesen Valmieras skolā bija pat aptauja skolēniem, kur tika piedāvāti 3 dzimumi, kurus viņš var izvēlēties – sieviešu, vīriešu vai nebinārais dzimums. Un tas raisīja ļoti daudzus jautājumus. Ne tikai vecākiem, bet arī mums Latvija pirmajā vietā. Līdz ar to esam nosūtījuši jautājumus izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei, kur citu starp gribam noskaidrot, kādi Latvijas normatīvie akti vai starptautiskie dokumenti nosaka, ka skolu programmās faktiski jau tiek iekļauts jautājums par sociālo dzimumu vai nebināro dzimumu. Esam jau vēstījuši, ka Latvijas pasažieru pārvadājumi ir pirms krīzes, jeb krīzes situācijā, jo jau nākamgad par 16% lemts samazināt tīklu tieši lauku novados. Tādēļ Latvija pirmajā vietā deputāti tikās ar Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadību un pārunāja aktuālos jautājumus to, kā varētu apturēt, teiksim tā, šo neprātu. Un tikšanās laikā izkristalizējās ļoti interesanta informācija. Izrādās, ka autotransporta direkcija, kas ir tāda kā jumta organizācija, valsti pārstāv attiecībā arī uz pasažieru pārvadājumiem, izrādās, ka šo te institūciju jau pusgadu un vēl pusgadu vada persona Jānis Lapiņš, kurš pie šī amata ticis bez konkursa, vienkārši iecelts un faktiski ir vienīgais valdes priekšsēdētājs, kurš pieņem, teiksim tā, vitāli vai pat liktenīgi būtiskus lēmumus arī attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem. Lieki piebilst, ka viņa iepriekšējā profesionālā karjera arī liek uzdot daudzus jautājumus. Un tieši tādēļ nosūtījām vēstuli satiksmes ministram Atim Švinkam ar jautājumiem, kā tas nāk, ka šāds cilvēks ir ticis pie tik augsta amata un pie tādas lemšanas iespējām. Ir pazīstams jēdziens finanšu sektora kapitālais remonts, un tas Latvijā norisinājās no 2018. līdz 2020. gadam. Šai sakarā Latvija pirmajā vietā deputātiem ir radušies jautājumi, jau arī pēc informācijas, kas izskanēja oficiāli par, piemēram, Aizkraukles banku, kas faktiski tika likvidēta tolaik, ka nebūtu tādi pierādījumi, kādus toreiz inkriminēja, pret šo banku nav bijuši. Bet, viss ir noticis, bankas vairs nav. Un tieši tādēļ Latvija pirmajā vietā deputāti vēršas pie Latvijas bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka ar jautājumiem ne jau par šo vienu banku, bet principā par Latvijas banku finanšu
sektoru, kurš tajā laikā, mūsuprāt, nepamatoti tika represēts lielā mērā un arī cieta. Un atbilstoši bijušās finanšu izlūkošanas dienesta vadītājas Ilzes Notiņas teiktajam, Latvijas finanšu sektors kapitālā remonta laikā esot atbrīvojies no 9,2 miljardiem eiro. Mēs lūdzam sniegt Latvijas bankas rīcībā esošos datus un aplēses par to, cik lielā mērā šajā periodā faktiski ir samazinājušies kopējie finanšu līdzekļi Latvijas finanšu sektorā. Ir arī vairāki citi jautājumi, gaidīsim Latvijas bankas prezidenta atbildi. Tas šai nedēļai arī viss, bet nākamajā nedēļā būs budžeta nedēļa un deputātiem ļoti daudz darba. Tādēļ par to stāstīšu es, Līga Krapāne. Uz drīzu tikšanos. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.